Patiesībā tā ir tāda mūsu praksa jau faktiski jau ilgāku laiku, ka mēs reiz 5 gados izdodam grāmatu par to, kas Ventspilī šajā laika nogriezienī ir tapis, ja, kas ir mūsu, tā teikt, zelta vērtības, mūsu kultūras mantojums un pievienojam to, kas ir tapis 5 pēdējos gados. Bet šis objekts bija pēc savu mērogu tik nozīmīgs un tik daudz pūļu prasošu un darbu prasoši, ka mēs nolēmām, ka faktiski šis objekts ir pelnījis atsevišķu izdevumu. Galvenais jau tas, lai viss tas, kas šajos 15 gados ir licies tā kā ikdienas darbs un tāds paši saprotams, lai kaut kas no tā nepazūd. Lai paliek vismaz tas āķītis, kā nākotnē varbūt kādam interesantam vai pētniekam aizķerties.